Lai noteiktu pareizu ortozes izmēru, ir nepieciešams zināt pacienta jostas apkārtmēru, ko nosaka izmērot nabas līmenī. Nākamais etaps ir jostas uzlikšana. Pirmais solis ir identificēt jostas ortozes augšpusi un apakšpusi. To nosaka pēc ražotāja zīmītes. Jostas ortozi pozicionē, uzliekot mugurējo jostas ortozes daļu uz jostas daļas, nosadzot krustus. Gadījumā, ja jostas ortoze nepieguļ cieši pie ķermeņa, jostas ortozes priekšējā daļa ir jānovieto zemāk, zem leņķa. Kalsniem pacientiem bez izteikta zemādas tauku slāņa vēderā jostas priekšējo aizdari var novietot taisni priekšpusē. Nākamais etaps ir jostas ortozes nospriegošana, nospriegojot jostas ortozi ar pašlīpošām cilpām. Cilpas tiek atlīmētas no sākotnējā stāvokļa, ortoze tiek nospriegota tādā veidā, lai tiktu panākt komfortabla, bet vienlaicīgi stabila, fiksējoša sajūta. Apsēžoties, jostas ortozi var atslābināt, atlīmējot cilpas no fiksētā stāvokļa un pārvietojot tās mazāk nospriegotā stāvoklī un pielīmējot pie jostas ortozes sānu daļām. Ortozi mazgāt tikai ar rokām 30 grādu temperatūrā, mazgājot var pielietot maigu mazgāšanas līdzekli. Žāvēt ortozi var tikai istabas temperatūrā un mazgājot nedrīkst izmantot balinātājus vai citas ķīmiskas vielas.